Čau visiem, kuri klausās vai skatās Rēzeknes novada jauniešu veidoto podcastu 3. sēriju par tēmu aktīvs dzīvesveids un jauniešu iespējas laukos. Šis podcasts tika ierakstīts ar Eiropas solidaritātes korpusa projektu Move to Improve Vol 2 ietvaros. Pirms sākam nopietnas sarunas vēlos pateikt, ka Eiropas komisija neuzņemas atbildību par podkasta autoru pausto viedokli. Esmu Ilija Gruznovs, viens no projekta darba grupas, un šodien pie mums uz sarunu ieradusies kādreizēja Dricānu vidusskolas skolniece un jau absolvente Aurēlija Zariņa. Čau, Aurēlija! Čau! Paldies, ka atradi laiku pie mums iebraukt. Mēs tevi pazīstam un zinām kā vienu no iedvesmojošākajiem cilvēkiem un spilgtiem piemēriem par to, ka ja ir mērķis, tad pie tā ir jātiecas. Neatkarīgi no tā, kur tu dzīvo, kas tu esi, kur tu mācies. Bet pirms sākam nopietnas sarunas, daži iesildoši jautājumi. Torte vai lašmaize? Torte. Torte. Saldējums vai saldējuma kokteilis? Saldējums. Skriet krosu vai spēka treniņš? Skriet krosu. Marinēti gurki vai svaigi? Marinēti. Masālīti gurki vai marinēti? Marinēti. Labi. Paldies par atbildēm. Un tad varam turpināt ar satirisko daļu. Kā jau iepriekš minēju, mēs tevi pazīstam ļoti labi un zinām, ar ko tu esi īpaša. Kāpēc mēs tevi arī šeit uzaicinām, jo tu mums esi īpaša. Bet iespējams ne visi mūsu klausītāji tevi pazīst un zina, kas tu esi. Un tad pastāsti, kas tu esi, kas tevi saista ar šo Dricānu vidusskolu, kur mēs šobrīd ierakstām podcastu. Ar ko nodarbojies? Jā, es nāku no Dricāniem. Šajā skolā mācījos. Nepietiekami, tikai 9 gadus. Un aizsāku gaitas tieši šeit, šajā sporta zālē, kas bija tikko jaunu uzbūvēta, kad es sāku mācīties. Un pašlaik dzīvoju un spēlēju un strādāju Somijā, kas aizsākās 3 gadus atpakaļ ar florbolu, kad spēlēju reiz nodabējies komandā un Ķekavas komandā. Un vienkārši ielūdza uzspēlēt Somijā. Tajā mirklī bija vairāk, ka jāpasaka pašai sev, ka ir forši, būs forši, ir jābrauc, jaunas lietas jāizmēģina un jāizmanto iespēju, jo varbūt otras nebūs. Un, godīgi sakot, nepatika pirmo gadu vispār, bet ir jāiejūtās, ir jāpielogājās kaut kādām lietām, kad uzsāk kaut ko jaunu, tad jau tād viss kārtībā, viss aizgājis ir un dzīve normāli notiek. Forši. Pateicoties savai mērķtiecībai, darbam un talantam, tu esi tur, kur tu šobrīd esi. Un noteikti nevienmēr viss ir bijis tik viegli un skaisti. Vai tev ir bijuši kādi lūzumpunkti, kad tu gribēji atstāt sportu, pamest? Nē, tas nav mans, nekad neatgriezties, aizmest snūju pāri laukumam un aiziet prom. Kas tev traucēja, kādas bija grūtības ceļā uz tavu mērķi? Es teiktu, man bija tās lielākās grūtības, ka bija jābrauc uz Ķekavu daudz jāspēlē, bija jākavē skolas dienas un vairāk tas viss bija saistīts ar skolu, ka negāja tik labi mācībās, bija ar skolotājiem forši jārunā, lai kaut ko sadabūtu. Un tā bija tas grūtības, ka tieši es zinu, ka es braucu no rīta uz tām spēlēm vai uz treniņiem. Un es zinu, ka tur kontroldarbs skolā ir un tur vajadzēja aiziet pie tās skolotājas, kaut ko tur uzrakstīt, tur vajadzēja iemācīties to, bet es zinu, ka nekas nebūs. Un tās mācību gada beigas un tās karstākās spēles notiekušie fināli. Un tā bija vienmēr tas no mammas, skolā tur tādas atzīmītas, kā nevarētu būt. Un tad tev jāizlāž šo spēli, tur kaut kāda fināla spēle. Un tur man tāds, šitas nestrādās vienkārši kopā. Tā bija tas, kas man skola traucēja dzīvē, nevis florbols. Florbols nekad netraucēja. Es teicu man, kā skolas vaina, kāpēc ir daudz mājasdarbu, kāpēc ir daudz kontroldarbu un viss nevajadzēja.
Bet, visam cauri tiekot, man liekas, bija tas pēdējais skolas diena, kad tur klase pabeigta, viss kārtībā, un ka tā fināla spēle ir aizvadīta. Un tā pēdējā garša, kad noslēdzas sezona, noslēdzas skola, un tu zini, tagad ir vasara, tad visu jāuzlabo, un tad tas sākums būs vienmēr labāks. Tad vienkārši bija dari visu, lai viņš būtu labāks. Un kaut kā nostrādāja tās. Domā, ka pienāks diena, ka viss būs vieglāk vienkārši, ka viss būs aiz muguras grūtais, un tad viss sāksies labāk atkal. Un kas tevi motivēja nenolaist rokas un nepadoties? Es domāju ļoti daudz tas, ka šeit nav tik lielas iespējas, tev dot iespēju šajā no maziem ciematiem, no mazām pilsētām, tev ir iespēja, un ja tu palaidīsi to iespēju garām, tev vairāk nebūs neviens citas iespējas. Tā kā ir jāizmanto tā iespēja ar asarām, ar visu, kamēr ir, un arī gadi. Es domāju, ka vairāk interesē jauniešus pasaukt spēlēt uz ārzemēm, un ja tu esi jau savos 30 gadiem, te neviens negribēs vairāk. Tā man bija tāds, biju jauna vēl, bet bija tāds ātrāk, jaunas zemes redzēt un jaunas iespējas, un ar to arī apņemt jaunas valodas, kultūras, un bija tāds redzēt visu. Un tā, es teiktu, interese par visu jauno. Interesanti. Un šobrīd tu pārsvar esi Somijā. Un kā tu savus tālākos mērķus saistīji ar Somiju? Kāpēc tieši šobrīd atrodies, un vai pastāv iespēja, ka tu pilnīgi atgriezīsies uz dzīvi Latvijā? Pašlaik Somijā es teiktu, ka šīs gads ir bijis tāds nostiprinošais, ka esmu pievienojusies jaunai komandai augstākā līgā. Jauns darbs un dzīves vieta jauna, un tāds viss ļoti stabili. Un uz Latviju atskatoties, sekojot līdzi florbām, ir tāda savāda, ka bija forši, bija jautri uzspēlēt, un nedaudz savādāk nekā tas notiek Somijā. Tā bija jautrāk, nebija tik nopietni, bet zinot to, ka florbols nedaudz izzūd Latvijā, to var droši teikt, varbūt ne vīriešiem, bet sievietēm noteikti. Tā ka tas tāds vairāk negribās atskatīties, ka te būtu kaut kādas baigās iespējas, visi cenšas tikt prom. Un pa dzīvi tieši Latvijā es teiktu, ka varbūt arī tās iespējas mācīties diezgan stingri ir, un iekļūt skolās varbūt nav tik viegli. Un pa šiem gadiem dzīvoju Somijā, zinu, ka ir daudz iespēju, ja pat es nezinu valodu. Tieši tikai ar angļu valodu ir aizvien ļoti daudz iespēju mācīties un pievienoties jaunām komandām. Un nekas ļoti netraucē. Ja tu gribi un tu saki, tu centīsies un tu varēsi, tas tā vieglāk ir. Un kā tev pašai šķiet, vai katram no mums ir iespējas sasniegt savus mērķus, neskatoties uz dzīves vidi, ekonomisko un sociālo stāvokli, tieši no savas pieredzes? Noteikti. Tas pilnīgi nekas netraucē. Es domāju, ka tā ir tikai tava griba sasniegt mērķus. Un ir tikai labāk, ja tu nosprauž tos mērķus tālāk, lai viņi ir grūtāki un to ceļu noiet, un pēc tam, kad tu sasniedz to mērķi, tu zini, ka es varu vēl tālāk iet. Es jau esmu šeit, ka tas nākamais mērķis būs vēl tālāk, un es domāju, ka nekas nevar apstādināt. Pilnīgi ne no malas, ne vecāki, ne draugi, ne kaut kādi dzīves problēmas, atrašanās vieta pilnīgi nekas. Ir vienkārši jānosada mērķis un jāiet uz to. Jā, un kāda būtu viena forša atziņa jauniešiem, ko paturēt galvā ceļā uz savu mērķu sasniegšanu? Nepadoties. Vienkārši iet caur visām asarām, jo būs grūti, noteikti būs ļoti grūti, un padoties gribēsies katru rītu, kas būs agri jāceļas, un katru nakti, kad tu vēl aizvien nevarēsies gulēt, ka būs jāmācās vai kaut kā. Vienkārši nepadoties un iet, un tev vienmēr ir spēks, un to ir jāizmanto. Tikai uz priekšu. Tieši tā. Un noslēgumā vēlos teikt paldies, un ļoti ceram tevi biežāk satikt Latvijā, uzkapāt Florīti sporta zālē. Noteikti. Varētu. Kā vecos laikos.